Čau, mani sauc Agnese un esmu klāta ar solīto Asus ZenBook UX31 portatīvā datora apskatu. Kas tad šajā ierīcē ir tik īpašs? Lūk mape, kas iespējams pēc pirmā skatiena atgādina parastu dokumentu mapi, taču patiesībā tajā ir paslēpts īpaši plānais Asus lolojums. Tās biezums svārstās no 3 līdz 9 mm. Ierīce pieder pie Ultrabook saimes un ir izveidota kā konkurence kompānijas Apple piedāvātajiem MacBook Air. Datora korpuss ir veidots no alumīnija. Displeja vākam ir skrāpēta metāla raksts, kas veido neskaitāmus apļus. To centrā atrodas ražotāja logo. Šis modelis var lepoties ar 13,3 colu displeju, kuram ir 1600 x 900 pikselu izšķirtspēja. Apkārt displeja rāmim ir praktiski nemanāma gumijas josla, kas pirmkārt pasargā kā displeju tā korpusu no skrāpējumiem, kā arī aizvērtā stāvoklī nodrošina to, lai starp displeju un klaviatūras daļu nesabirst gruži. Virs displeja varam atrast mikrofonu, kā arī 0,3 megapikseļu tīmekļa kameru. Uzreiz zem displeja rāmja ir smalks metāla režģis, zem kura paslēpti pārsteidzoši labu skanējumu nodrošinoši Bang & Olufsen Ice Power skaļruņi. Ar tiem būs pietiekami, lai ar diezgan kvalitatīvu skanējumu pieskandinātu vidēja lieluma istabu. Protams, par zemajām frekvencēm un citām izvērtībām varam aizmirst, taču, lai noskatītos kādu filmu vai nodrošinātu fona mūziku, būs pietiekami. Arī par ierīces klaviatūru varam teikt tikai to labāko. Tā ir ļoti ērta un veidota vienā krāsā ar pārējo korpusu. Lai nesabojātu lielisko dizainu, ir padomāts pat par ieslēgšanas taustiņu, kas novietots klaviatūras augšējā labajā stūrī un ir tajā identisks ar pārējiem taustiņiem. Vienīgā atšķirība – maza diode, kas ziņo par to, vai mūsu Asus ZenBook UX31 ir ieslēgts. Zem klaviatūras novietots 13,3 colu datoriem netipiski liels skārienjūtīgais paliknis, kura visa virsma ir klikšķināma. Labais klikšķis iespējams noklikšķinot palikni apakšējā labajā stūrī. Paliknis atbalsta populārākās multitaču iespējas, kā piemēram ritināšanu ar 2 pirkstiem. Kā jau varam noprast, tad tik plāns portatīvais dators kā Asus ZenBook UX31 nevar lepoties ar plašu pieslēgvietu klāstu. Tomēr tas ir ievērojamāks kā jau minētajam Apple MacBook Air. Asus lolojums aprīkots ar 2 USB pieslēgvietām. Viena no tām atbalsta ātrāko USB 3.0 standartu. Iespējams arī HDMI un VGA pieslēgvietas, taču tām jāizmanto speciāli adapteri. Tāpat arī lietotājiem pieejams SD un MMC atmiņas karšu lasītājs un viena standarta 3,5 mm audio izeja. Par spīti mazajiem izmēriem dators var lepoties ar jaudīgu Intel Core i7 centrālo procesoru, kura takts frekvence ir 1,8 GHz. Savukārt maksimāli noslogojot ierīci, ja turbo režīmā, tika sasniegta 2,6 GHz takts frekvence. Grafiskā izpildījuma ziņā šis dators nekādus pārsteigumus nesagādās. Integrētais Intel HD adapteris nespēs darbināt jaunākās datorspēles, taču atpūtas brīžos kādu vienkāršāku spēlīti padzināt varēsim. Operatīvās atmiņas apjoms ir 4 GB, kas šādam datoram ir pilnībā pietiekami. Un ikdienas darbā, piemēram, izmantojot Firefox pārlūku ar 20-30 atvērtām cilnēm, Skype, iTunes, Microsoft Word un Excel, kā arī PaintNet attēlu apstrādes programmu, netika novērota ne mazākā aizture. Protams, datoram pa spēkam būs arī sarežģītāki uzdevumi. Tāpat arī ierīce bez jebkādām problēmām atskaņo Full HD video. Lielu devu ātrdarbībai piešķir 256 GB SSD disks. Izstrādājot datoru, uzmanība pievērsta arī lādētājam. Tas ir kompakts, turklāt gals, kuru spraužam datorā, aprīkots ar diodi, kas spīd zaļā krāsā, kad akumulators uzlādēts, un sarkanā, kad tas lādējas. Iebūvētais akumulators ar vienu uzlādes reizi nodrošināja 5 stundu un 20 minūšu nepārtrauktu sērpošanu tīmeklī, kā arī darbu Office programmās ar nedaudz samazinātu displeja aizmugurgaismojuma līmeni. Asus ZenBook UX31 noteikti ir viens no BootLV redakcijas favorītiem kompaktu portatīvo datoru lauciņā. Tas ir ļoti plāns, taču tajā pašā laikā atstāja izturīgas un kvalitatīvas ierīces iespēju, jo nekas neļurkājas un negrab. Tā vien šķiet, ka tas ir viens vesels alumīnija gabals. Par šādām ekstrām gan arī jāmaksā pieklājīgu summu. Dators Baltijas valstīs pieejams limitētā tirāžā par aptuveni 929 latiem. Protams, par šādu summu varam dabūt arī jaudīgāku portatīvo datoru, taču tas netuvu nebūs tik plāns, izskatīgs un stilīgs kā šodien apskatītais Asus ZenBook UX31.